ko, dāmas un kungi, tās brīdis ir pienācis. Erst Elits, tad entuziastu hokeja līgas, pirmais pusfināls. Pirmais pusfināls. Mums tas gods atklāt šo pusfinālu. Jā, un tā neviens cits kā jaunpienācēji šogad hokeja klubs Valmiera uzņem viesos Garkalnes Patriotus. Un kas notiek Halē? Halē vienkārši sauca Valmiera. Un cen savus spēlētājs priekšu, neizdodas, un tagad var aizskrien. Aizskrien uz priekšu Garkalnes Patrioti, bet neizdos apspēlēt Marinaki. Jā, nu Markus Čukovskis glāb savu komandu. Udris apakaļ Friedenbergam uz zilo līniju. Friedenbergs uz otru pusi. Masteiko met pa vārtiem, tur arī Marinaki vārtu priekšā. Udrim neizdodas noturēt ripu, tur izdodas tas Friedenbergam. Šeit otru pusi vēl viens vārti. Otto Marinaki izvirza Valmiera, atvainojas Garkalnes Patriots vadībā. 5 sekundes bija atlikušas tablo otrajā periodā. Jā, un izmanto arī Garkalnes Patrioti vairākumu. Tur meklēja Spruks, prasīja piespēli, bet tur ļoti labi deva Uzbūlmeistaru. Neizdevās varbūt uzreiz Kalniņš. Vārti! Rudolfs Krieviņš vārtu priekšā pielabo Kalniņam metienu. Un rezultāts uz tablo kļūst 1-1. Bet skaisti. Nu, bet jautājums atklāts. Vai numur 68 Edgars Gindra gūs pēcspēles metienu? Markus Čukovskis pie galā arī ar Gindras tieši tā metienu. Nu ko, numur 16 Eduards Ozoliņš dosies savu mainieku fanu pilnajās tribīnēs. Iespējams, ka viņam izdodas pārspēt Guntaru Reisu. Pēcspēles metienos uzvar hokeja klubs Valmiera un izvirzās vadībā sērijā 1-0.